Kopā šeit ir pulcējušies vairāk kā 70 uzņēmumu no visas Latvijas. Uzgavilai Madonai! Rīgai! Šie skolēni, kas piedalās reģionālajā skolēnu mācību uzņēmumu tirzniecības pasākumā Cits bazārs, ir uzņēmušies darīt daudz vairāk nekā tikai mācīties. Viņi ir izveidojuši savus uzņēmumus, piedāvājot visu, sākot no gardumiem un kosmētikas, līdz pat tehnoloģiju risinājumiem un rotas lietām. Mēs esam dabīgās kosmētikas zīmols Dabas elegance. Mūsu piedāvājumā ir toniki un pēcauļošanās želejas. Mēs ļoti skatījāmies internetā, pētījām, kas ir mums svarīgi. Mēs nonācām pie secinājuma par to, ka ļoti liels tas statistikas dati par ādas slimībām, it īpaši pēc saules iedarbības. Tāpēc mēs vēlējāmies to statistisku nedaudz mazināt, izveidojot pēcauļošanās želejas, kas ir mitrinošas un palīdz ādai atjaunoties. Jā, mēs vēlējāmies aktualizēt šo problēmu par saules iedarbību uz cilvēka veselību, lai pēc sauļošanās, piemēram, pasargātu to un veicinātu dažādas labas īpašības. Savukārt Gulbenes novada vidusskolas skolnieces radījušas arī batikotas zeķes, piedāvājot unikālus un radošus dizainus. Mana mamma bija nejauši ielikusi baltas zeķes kopā ar krāsainu kreklu. Un tagad drēbes bija izmazgājušās, tad zeķes vairs nebija baltas, viņas bija tādas skaistā, gaiši rozā krāsā, un tad mēs izdomājām šo ideju. Jā. Un es piebiedrojos viņai, un mēs sākām batikot zeķes. Ļoti labi mums ir veicies, mēs vienmēr visu iztirgojam, bet skolēniem patīk ļoti. Šis skolēniem bijis gaidīts notikums. Vairāk no viņiem jau iepriekš piedalījušies citos skolēnu mācību uzņēmumu reģionālajos tirdzniecības pasākumos Cits bazārs. Taču šoreiz tas pirmo reizi norisinājās Gulbenes kultūras centrā. Noteikti gaidīts, jo tā ir cita veida diena. Es arī gribētu teikt, ka tā ir cita veida mācību diena, kas nav ierasta, kas nav kā varbūt kādreiz pirms 20, 30, 40 un vairāk gadiem, un par ko arī ir liels prieks, ka šāds virziens attīstās. Jo būt uzņēmējiem, izmēģināt spēkus uzņēmēju darbībā, ir īstais laiks, kamēr vēl neesi pieņems lēmumus par savu tālāko karjeru. Mēs tiešām kā nozare esam ļoti lepni par to, ka šāds virziens tiek attīstīts. Esam ļoti lepni, ka pie mums ir tik daudz uzņēmēju, 83. Un esam lepni par to, ka skolotāji ir spējuši motivēt, ieinteresēt. Un noteikti katram jaunajam uzņēmējam ir kāda sava atbalsta grupa, komanda vai kāds lielāks, nopietnāks uzņēmējs, kas ir palīdzējis. Un līdz ar to tā ir sadarbība starp dažādām mērķgrupām, starp skolēniem, pieaugušajiem uzņēmējiem, skolotājiem. Manā skatījumā šī ir tā vieta, kur var iegūt visvairāk un visdažādākos kontaktus. Var cilvēki pārdot ar pašu produkcijas sagādāšanu, tur varbūt ar ražošanas, manufaktūras, tur dažādām lietām. Vai arī tikpat vienkārši pabīdīt to SMU uzņēmumu kaut kur tālāk, kaut kur, nezinu, varbūt savā iekšējā lokā. Tā kā es domāju, te ir tiešām daudz tādu labu iespēju, kur attīstīties un augt. Es, protams, ļoti ceru, ka Cits bazārs Gulbenē turpināsies, ka šis nav vienīgais gads. Un cerams, ka nākamie gadi būs tikai lielāki, skaļāki un jaudīgāki. Cits bazārs laikā jaunos uzņēmējus kā ierasts vērtē pieredzējis profesionāļu un uzņēmēju komanda, un labākie tika apbalvoti dažādās nominācijās.